Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kur Dievs ir tagad? Šodienas rakstu vieta. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi cauri uguni, tu nesadegsi. Uguns liesmas tev nekaitēs. Jesajas 43. nodaļa, 2. pants. Šodienas pārdomas. Nesen runāju ar kādu savu paziņu. Pirms daudziem gadiem kristībās viņai uzdāvināja kartīti ar Bībeles pantu. Gadu garumā šis Dieva apsolījums viņai un viņas ģimenei ir palīdzējis pārvarēt neskaitāmus izaicinājumus. Šodienas kontekstā viņa atceras notikumu pirms apmēram 10 gadiem. Viņa bija stāvoklī ar otro bērnu, bet pirmais bērns smagi saslima. Arī viņa saslima, nonāca slimnīcā, un viņai tika diagnosticēta saslimšana ar cūku gripu. Visu šo laiku viņa saglabāja pilnīgu paļāvību uz Dievu, balstot savu ticību Dieva apsolījumā. Rezultātā gan viņas bērns, gan viņa pati atveseļojās, bet vēlāk piedzima brīnišķīgs vesels mazulis. Kāds teiks, Dievs viņu varēja pasargāt no saslimšanas. Kāds teiks, slimības nav no Dieva ir veselība. Un tas ir tiesa. Taču mums ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam grēkā kritušā pasaulē, kurā mums būs bēdas. Jēzus Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļā saka: To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Vēlos tevi iedrošināt ar Sālamana pamācības vārdiem. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Šodienas lūkšana. Tēvs, es tev pateicos, ka situācijā, kurā es šodien esmu, tu esi ar mani un rūpējies par mani. Kad es eju caur ūdeņiem, tu esi pie manis, un caur straumēm tās mani nepārpludina. Kad es eju caur uguni, es nesadegu. Uguns liesmas man nekaitē, jo es paļaujos uz tevi visos savos ceļos. Jēzus vārdā.